Labrīt, semināra dalībnieki. Šorīt, šodien jau teiksim, jau būs diena. Turpināsim semināru ciklu par darbtieskajām attiecībām, un šajā seminārā runāsim, kā tiesiski izbeigt darbtieskās attiecības, un kā precīzi un nekļūdīgi to izdarīt, kā arī beigās pieminēšu par tiesu praksi, kāda ir saistībā ar šiem jautājumiem, kad rodās strīdi. Semināra kārtība būs joprojām iepriekšējie, tie, kas jau ir bijuši semināros, tie jau zinās, tie, kas ir no jauna, tie uzzinās pa līdzi. Tad es domāju, ka vajadzības pēc video un redzēt manu un manu kabinetu nav milzīgas nepieciešamības resursu taupīšanas dēļ. Kameru izslēgšu, dzirdēsiet balsi, redzēsiet slaidus, komunikāciju veicam tad caur saraksti, kurā jau vairāk semināru dalībnieku uzrakstījuši labrīt, un tādā veidā mēs tad arī turpināsim. Mans vārds ir Edgars Golds, un esmu zvērnāts advokāts, 15 gadu noteikti, ja ne ilgāk, un esmu tiesību zinātņu doktora grāda pretendents, un esmu pasniedzējis Biznesa augstskolā juridiskajā fakultātē. Principā ikdienas darbs ir saistīts ar juridisku strīdu risināšanu, tiesā un ārpus tiesā, tā kā pieredze ir, un pietiekoši lietas uzskatu. Sākšu ar šorīt saņemto jautājumu, ko saņēmu šorīt e-pastā. Es nosūtīju izvērstu atbildi Evitai uz e-pastu. Varbūt, kad tika izvērsti tika izvērsti neprasīja šo jautājumu, tas uzrakst atbildi, lai nav skaidrs, tad jautājums bija sekojuši, kādā veidā pareizi noslēgt vienošanos, un cik es saprotu no Evitas, tad problēma ir saistīta ar to, ka ziņas par to, ka šis papildus vienošanās par šo darbu ir īsi pirms. Tad sākšu ar to, ko jau pagājušajā seminārā teicu, darbtieskajās attiecībās ir viss rakstiski noformējums, un šajā gadījumā tad jautājums ir viennozīmīgs, tad vienošanās ir jābūt rakstveidā, un abām pusēm ir jāpiekrīt šādas vienošanas noslēgšanai. Principā, ja runājam par termiņiem, tad tas termiņš ir pirms pirms šāda darba uzsākšanas, tad ir šādai vienošanai ir jābūt noslēgtai, un tad virsmas darbs ir pieļaujams, ja? Darbinieks un darbdevējs ir vienojušies rakstveidā. Tad pirms šādu virsmu darbu veikšanas ir jāvienojas rakstiski. Vai tā ir 1 minūte, 1 diena, ir jau vairāk organizatorisks jautājums no juridiskā viedokļa praktiski. Ir viena prasība, kad uzsākot šo virsmu darbu, pamatojoties darba likuma 136. pantu 2. daļu, tad ir jābūt rakstiskam vienošanos. 3. daļa šim pašam pantam darba likumā nosaka to, ka bez rakstveida piekrišanas no darbinieku puses ir veseli atrunāti gadījumi par situācijām. No pieredzes zinu jau, ja es nemaldos, tajā pašā nozarē, par ko bija jautājums, tad strīdi tiesā nav bijis, bet Valsts darba inspekcijā ir strīdi par to, ka šis pagaidu virstundu darbs, nosauksim viņu tā, virstundu darbs, ka tāds ir ierobežots kaut kādā termiņā, un ka tie termiņi pārsniedz tāds juridiskā saprāta robežas, tad arī